Desmitiem miljonu iedzīvotāju, desmitiem miljonu eiro kā potenciāls, kas ir pieejams jebkuram Latvijas uzņēmējam, kas ir gatavs raudzīties plašāk un startēt pavisam lielajā Japānas tirgu. Tamdēļ notiek Expo 2025 Osakā un dažādie sadarbības pasākumi, kas stiprina Latvijas klātbūtni vienā no attīstītākajiem tirgiem pasaulē. Taču, lai tev bizness ietu no rokas un nebūtu nekādu šķēršļu, esam mēs šeit kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un nākam tev talkā, lai tu varētu izzināt Japānas tirgus nianses. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un ar mani šodien kopā ir burvīgi viesi, kas sniegs neatsveramu atskatu un ieskatu Japānas tirgu un tajā, kā bizness norit otru pus zemeslodes. Kā pirmo vēlos iepazīstināt no Rāmkalni Nordeko, kuriem, starp citu, ar Japānu jau strādājot vairākus gadus, eksportējot savus Latvijas dabas gardumus. Un mums šodien kopā ir īpašnieks Viktors Grūtaps. Sveicien, Viktor! Jā, sveiki visiem, un, kā saka, droši dodaties uz Japānu. Tirgus tiešām liels. To noteikti izzināsim arī šodienas sarunā. Kā nākamo vēlos iepazīstināt uzņēmumu, kurš arī ir gozējies virsrakstos saistībā ar pēdējo tirzniecības misiju, jo tieši arī tirzniecības misijas ietvaros Fortes noslēdz vienošanos par vairāku biomasas koģenerācijas staciju piegādi Japānas uzņēmumam Ichigo Eco Energy. Mums šodien kopā ir Fortes vadītājs Armands Zemītis. Sveicien, Armand! Sveiki visiem! Un visbeidzot, šeit studijā ar mums kopā arī ar svaigu Japānas pieredzi no Interior Lifestyle izstādes Tokijā. Ar mums kopā ir zīmols Aretai, kas ir zināms audio mīļu aprindās kā dizaina skandu ekscelences zīmols. Un ar mums kopā ir dibinātājs un vadītājs Jānis Irbe. Sveicien, Jāni! Labdien! Priecājos! Un ar mums attālināt no Japānas ir pieslēgusies arī Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Japānā vadītāja Arta Vojcechovska. Sveicien, Arta! Konbanwa! Nu, redz, kā kultūra ir kopā ar mums, un to arī mēs šodien izzināsim sīkāk šodienas sarunā ar mēķi skatītāji tev iedot tādu praktisku sarakstu ar lietām, par kurām noteikti ir jāpadomā un kas ir jāzina, lai veiksmīgi iestartētu savu biznesu uzlecošās saules zemē. Taču, Arti, sāksim varbūt sākumā ar tevi. Mēs esam sapulcējušies šeit, jo ir Expo, lielais, grandiozais notikums Japānā, kurā arī Latvija kopā ar Lietuvu ir daļa no šīs lielās izstādes, un līdz ar to ir iemesls daudzām sarunām. Par ko ir Expo stāsts un varbūt kas ir tas, ko cilvēki neredz, kas notiek aiz slēgtām sapulču durvīm? Jā, Expo ir milzīga izstāde, kuras sniedz lielisku platformu prezentēt savu valsti. Šodien, es domāju, gan šodienas raidījumā, gan citos daudzi dalībnieki ir likuši uzsvaru uz uzticības veidošanu. Un Expo, mūsu dalība Expo arī parāda Japāņiem to, ka mums ir liela interese par šo tirgu, mums ir liela interese un vēlme parādīt Japāņiem, kas mēs esam. Ne tikai, ka mums ir skaista daba, kultūra, bet arī tas, ka mēs spējam piedāvāt ļoti daudz gan pārtikas industrijā, gan IKT, gan dažādos inovatīvos risinājumos, jo Latvijas dalība kopā ar Lietuvu, kā Baltijas paviljonam Expo Osakā, jau ir ielikusi savu artavu Latvijas atpazīstamības Japānā veicināšanā. Un šī atpazīstamība arī ir kā pamats uzticības veidošanai ar Japāņiem, jo nav noslēpums, ka mēs Latvija neesam ļoti populāra valsts Japānā, bet Expo ir ļoti laba platforma, lai padarītu Latvijas klātbūtni Japānas mēdījos biežāk un liktu Latvijas vārdam Japānā izskanēt vēl skaļāk.
Kolēģi, kā jūs teikt, kāpēc šobrīd ir tas pļaujas laiks, kāpēc ir labi lekt tā karavānai virsū un mēģināt izprast Japānas tirgu un tās iespējas, kas paverās? Ir kaut kas īpaši tieši šajā gadā saistībā ar Expo? Kā jūs izcelt droši? Skaidrs, ka Expo ir laba platforma un tā ir tā kā papildus iebuldēts Latvijas vārds. Bet es domāju, ka jebkurā citā gadā Japānas tirgus vienmēr ir labs, jo, kā jau sākumā pieminēja, tas ir liels, tie ir daudz miljonu iedzīvotāji. Tas tirgus ir prasīgs, bet viņš ir stabils, un ja vienreiz viņā ieiet un netaisa kaut kādas ziepes, tad viņā var strādāt ilgi un veiksmīgi. Piekrītat, kolēģi? Jā, var piekrist tam. Un tā Japāņu kultūra, manuprāt, ir ļoti tuva Latvijas kultūrai, un tā mums ir liela priekšrocība. Tas savā ziņā ir dzirdēts arī no iepriekšējām eksporta sarunām, ka arī kultūras un tādā pasaules izpratnes ziņā Japāna esot laikam vistuvākā Āzijas tirguma. Ar mani piekritīsi? Ja salīdzina ar tādu Eiropas mērogu, tad vistuvāk varētu teikt, ka ir Skandināvi, un citreiz par Eiropas Japāņiem sauc Somus. Un es teiktu, ka mēs pārāk tālu no šīs mentalitātes neesam. Bet Expo kontekstā mēs gatavojāmies gandrīz 3 gadus šim notikumam, kas arī vainagojās ar līgumu parakstīšanu un saišu stiprināšanu, ko Japāņu pusē ļoti novērtē. Savā ziņā tas nozīmē tikai to, ka, ja tu vēlies startēt Japānā, tev jārēķinās ar tādu ilgtermiņa ieguldījumu. Tas nav tā, ka tu vienkārši aizbrauksi, noliksi galdā savu katalogu un bizness ies no rokas, vai ne? Mūsu gadījumā tie ir šobrīd jau 7 gadi, kopš mēs veicām tādu eksporta tirgus izpēti par to, kurā virzienā tālāk doties, un nonācām pie slēdziena, ka Japāna ir tas piemērotākais tirgus. Un 4 gadi pēc tam līdz pirmajai piegādātajai stacijai. Rekā, mēs noteikti parunāsim sīkāk arī ar uzņēmējiem par viņu to pieredzi, kāpēc ir vērts ieguldīties un veltīt to savu laiku, bet pirms tam, Arta, kas ir varbūt tas, ko Japānas tirgus sagaida no Latvijas uzņēmējiem, kādas tās gaidas un ekspektācijas, un kas varbūt ir tāds Latvijas piedāvājumā, ko vajag izcelt, lai tas pēc iespējas labāk uzrunā arī Japānas tirgu? Japānas kontekstā es teiktu, ka ar kvalitatīvu produktu vien nepietiks. Ir jāveido ciešas attiecības, kas balstās ne tikai uz biznesa sadarbību, bet arī uz personiskām draudzīgām attiecībām. Ar Japāņiem vienmēr apsver sadarbību ilgtermiņā. Ir ļoti reti gadījumi, kad Japāņi var pārslēgties no ilgtermiņa sadarbības ar kādu citu partneri. Ir tiešām maz gadījumi, bet tāda arī ir, un Latvijas uzņēmēju vidū arī ir citēti šādi gadījumi. Japāņi reiķinās, ka mēs arī ejam uz ilgtermiņa sadarbību, un noteikti produktam ir jābūt unikālam, ar savu stāstu, ar pievienoto vērtību. Japāņi arī paļaujās, ka mēs izprotam viņu biznesa vidi, kultūru, spēlējam pēc viņu noteikumiem. Tas attiecās arī uz, piemēram, produkta noformējumu. Ir jābūt augstākās kvalitātes iepakovojumiem, jābūt noformējumam Japāņu valodā pēc iespējas, jo ir, un jābūt arī dizainam pēc Japāņu estētikas principiem. Kaut gan ir arī gadījumi Latvijas uzņēmēju vidū, kad mums šīs estētikas izpratnes ir ļoti līdzīgas un produktu dizains nav bijis jāmaina. Līdz ar to pietiek ar uzrakstu nomaiņu Japāņu valodā. Bet Latvijas uzņēmējiem, kuri vēlas ilgstoši sadarboties Japānā, ir jābūt ne tikai par piegādātājiem, bet arī par uzticamiem partneriem, kas izprot Japāņu domāšanu.
Un es nākamo jautājumu Artu piespēlēšu arī kungiem pēc tam, bet ja mēs paskatāmies tieši uz patērētāju uzvedību, ir kaut kas tāds, kas izceļās, ko vajag ņemt vērā. Tu jau minēji jau dizaina līdzības, ka iespējams, ka tur mums mūsu izpratne un stils ir uz viena viļņa. Varbūt ir vēl kaut kas ir jāņem vērā no patērētāja perspektīvas. Jā, Japānas patērētāji ir prasīgi, orientēti uz kvalitāti un vienmēr uzmanīgi izvēlas produktus, pievēršot ļoti lielu uzmanību dažādām detaļām, zīmola uzticamībai, estētikai, dizainam un dod priekšroku kompaktam, funkcionālam un arī sezonāli piemērotam dizainam, jo Japānā ir arī tāda interesanta lieta, ka sezonāli mainās, piemēram, ja mēs runājam pārtikas produktu kontekstā, tad sezonāli mainās pārtikas produktu, teiksim, ja tas ir marts, tad noteikti tā būs sakura tematika, ja tie ir Ziemassvētki, tad attiecīgi, labi, mums šis ir vairāk izteikts tādos svētkos kā Ziemassvētki, Lieldienas, bet Japānā tiešām katru mēnesi viņiem ir noteikts auglis vai noteikts dārzenis, kuru viņi integrē produkcijā. Mums ir arī jābūt fleksibliem un jāspēj pielāgoties šādiem biznesa kultūras paradumiem, bet jāsaka, ka tas, ar ko mēs Japāņus varam pārsteigt, ir mūsu fleksibilitāte, jo Japāņi ir diezgan tieši, viņi nemēdz atkāpties no kādām instrukcijām, bet mūsu spēja pielāgoties Japāņu vajadzībām, būt fleksibliem, vienmēr tiek augstu novērtēta. Un, viņi arī lielu lomu pievērš produktu izcelsmē. Mēs, kā New Nordics, arī varam uzrunāt Japāņus, un Baltijas reģions izpelnās ar vien lielāku popularitāti. Arī pateicoties gan Expo, gan arī Latvijas uzņēmēju aktīvai dalībai tirdzniecības misijās, dažādos biznesa pasākumos, kurus tajā skaitā organizē arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Bet, ja mēs arī skatāmies uz nozarēm, kurām ir īpaša perspektīva, tad tie ir dažādi inovatīvi risinājumi. Tā ir IT nozare, IKT, kosmētika, kas ir balstīta uz sastāvdaļām, kas koncentrējas uz tīru vidi, medicīnas ierīces, ar augstu pievienoto vērtību, farmācija. Un, un svarīgi, ir ilgtermiņa pieeja sadarbībā ar Japāņu. Un tagad sarunas turpinājumā es vēlos ar uzņēmēju stāstiem notvert tās detaļas un saprast, par ko vēl ir jāpadomā un kas ir jāņem vērā. Iziesim cauri varbūt mūsu uzņēmēju panelim, varbūt katrs var ieskicēt, kas ir tie paši pirmsākumi tai vēlmei un idejai startēt arī Japānas tirgu, jo varbūt tā mēs labāk sapratīsim, kāpēc tā ilgtermiņa pieeja tomēr atmaksājās. Jāni, kā viss sākās? Paldies! Mums tas sākās netik mērķiecīgi. Tad, kad mums atvērās Japānas tirgus, mums faktiski fokus bija nodefinēts kā primārie tirgi ASV un Eiropa, jo ar tiem strādāt īpaši ar Eiropu ir visvienkāršāk. Bet vienā no izstādēm Japāņu distribūtors paklausījās mūsu produktus, tas bija Minhenē, un teica, mēs gribam ar jums sadarboties. Redz, ka tad klasiskais izstādes pieejas formāts strādā. Absolūti. Un tas ir tas, ar ko vajadzētu sākt, un sākt ar izstādēm šeit, vai Eiropā, pareizāk sakot, jo tas ir daudz vieglāk, nav tik dārgi, un vienlaikus vajag izvēlēties tās izstādes, kas ir starptautiski nozīmīgas, jo tad atbrauc arī šie te Āzijas distribūtori, un tāpēc labāk fokusēties uz nedaudz, bet lielām izstādēm, nekā mēģināt kaut kādas nišas izstādes apmeklēt. Neapmeklēt, bet piedalīties, jā. Un tad jau no tā brīža jau Japānas tirgus pavērās, tieši distribūtors bija tas atslēgas cilvēks. Jā, mums bija distribūtors, un viņi brauc katru gadu uz Minheni, skatās labākos zīmolus, un viņi šobrīd izvēlējušies tikai mūsu un vēl vienu Eiropas zīmolu. Ar to arī apsveicam, ar to mēs noteikti varam Latvijā palapoties, vai ne, ka uz visu Eiropas tirgu esam izcēlušies. Armand, pirmsākumi tieši arī jums, Fortes grupai. Mēs veicām diezgan pamatīgu sākotnēju izpēti un konstatējām, ka Japānas tirgus varētu būt
prioritārais tirgus, vairāk iemeslu pēc. Pirmais ir materiāla pieejamība. Daudziem par pārsteigumu 70% Japānas teritorija klāj meži, lielākoties neapsaimniekoti, pārauguši. Turklāt pusi no šiem mežiem veido ciedra koki, no kuriem 40% Japāņi ir alerģija. Un plāns ir tuvāko 10-15 gadu laikā liela daļa no šiem kokiem aizstāt ar citām sugām. Un Japāņi kaut ko ieplāno, tad viņi arī tam paredz finansējumu, dažādu veidu atbalsta programmas, pārēju uz atjaunīgiem energoresursiem un arī, lai veicinātu uzņēmēju darbību lauku teritorijās un mežu apsaimniekošanu. Šeit, starp citu, ir milzīgs potenciāls arī meža saimniecības pārstāvjiem no Latvijas, jo viņiem tur darba roku trūkst. Un noslēdzošais arguments bija tāds, ka citas tehnoloģijas, kā vēja un saules parki, ir tur izsmēluši savu potenciālu, jo vienkārši viņus fiziski nav kur uzstādīt. Japāna ir pārāk kalnaina priekš šādām tehnoloģijām. Redz, kā man aizķēra tas izpētes punkts un aspekts, jo skaidrs, ka arī Jāņa gadījumā tas strādāja un nostrādāja ļoti labi, bet iespējams daži tiešām grib nomērīt, kā latvietis saka, 7 reizes nomēri, pirms nogriez, vai ne? Kas palīdzēja tajā izpētē? Vai veicāt paši, vai piesaistījāt kolēģis no valsts puses, vai bija konsultanti? Kā? Jo iespējams tas ir tas punkts, ko daudz šobrīd grib izdarīt. Varbūt ir kāds padoms tieši uz tirgus izpēti. Konsultants šeit nepiesaistījām, bet tā kā bija pašiem pieredze šajā nozarē, arī projektus attīstot, tad bija izpratne par to, ko tad klients tajā galā varētu vēlēties un kas ir tie kritēriji, kas ir nepieciešami, lai viņiem mūsu tehnoloģija būtu izdevīga. Mēs savā ziņā, tiekoties ar klientu, pat varbūt kaut kādas pāris soļus priekšā, esam viņam par to izpratni, cik mūsu tehnoloģija viņam ir izdevīga, mēs viņam varam paskaidrot, cik gados viņi atpelnās, un dzīves cikls ir 20 gadi, un ja tu šo visu spēj klientam izskaidrot, tad atliek tikai darīt. Savā ziņā tas sasaucās ar to stāstu par uzticību. Ja tu jau atnāc sagatavojies un tu jau esi izpētījis to tirgu, tad tu rādi arī Japāņu kolēģiem sajūtu, ka šis cilvēks tomēr, kā Arta minēja, ir gatavs iesaistīties ilgtermiņā, veic savu mājas darbu un nebūs tāds plānā galdiņu urbējs, vai ne? Tā kā tas ir vērtīgs punkts, ko paturēt prātā. Mēs nonākam līdz Rāmkalniem. Vai tur kādu reizi kādi Japāņu biznesmeņi atbrauc uz Gaujas senleju un nobaudīja kādus gardumus, vai tur tomēr ir cits stāsts apakšā? Tur ir cits stāsts, tur ir ļoti līdzīgi kā Jānim. Mēs arī savu Japānas distribūtoru noķērām Biofahā, tā ir lielākā Eiropas bioproduktu izstāde, un droši vien, ka pieminot to, ko Arta minēja par šīm te kultūras tādām paralēlēm, jāsaka, kas ir labi mūsu produktu grupā, ka Latvijas tirgus tiešām ļoti prasīgs, un Latvijas patērētājs prasa augstu kvalitāti, kas precīzi saskana ar to, ko grib Japāņi. Un kas mums tā silda sirdi, ka, lai gan mūsu distribūtors ir, tad mēs viņam pārdodam bez savas preču zīmes, mēs pārdodam lielos apjomos dzērvenes un citas ogas, tad viņš viņus visur marketē kā Latvijas dzērvenes, kā Latvijas ogas. Tā kā šai ziņā viņi novērtē mūsu zaļumu un mūsu kvalitāti un tiešām izceļ. Bet tur tās receptes, ja mēs runājam par pārtiks produktiem, droši vien, ka viena ir tā, ka mēs braucam uz visām lielajām Eiropas izstādēm, kur tiešām atbrauc daudz arī Āzijas distribūtori. Var, protams, arī braukt uz specializētajām izstādēm. Mēs šogad bijām aizbraukuši palīgā savam distribūtoram uz Tokiju, uz lielo pārtiks Foodex izstādi. Un arī tas ir ceļš uz Japānas tirgu. Tā kā vienā vai otrā gadījumā izstādes strādā ļoti labi. Tā bija tā produkta kvalitātes līmenis, kas jums palīdzēja izsisties, vai tomēr Latvijas produktiem ir kaut kāda īpaša garša, kas nav vēl atrodama Japānā? Gan. Tieši Rāmkalnu dzērveņu sukādes atšķirās no, piemēram, Amerikas vai Kanādas dzērveņu sukādēm. Mums ir mazliet cita tehnoloģija. Tas process ir garāks, saudzīgāks un dārgāks, bet par to tas produkts ir daudz salīgāks, sarkanāks un garšīgāks. Un Japāņi to novērtē, jo viņi ir tādi
feinšmekeri, viņiem patīk garšīgi paēst, viņiem patīk dažādas unikālas lietas. Un, skaidrs, ka tas nesākās tā, ka mēs uzreiz sākām sūtīt konteinerus uz turieni, viņi mūs testēja pamazām, tad mēs atbraucām pie viņiem ciemos, tad viņi mums parādīja, kādas ir iespējas. Un, tā, kā saka, zīmīgi paskatījās acīs, vai mēs tiešām tiksim ar to galā. Mēs solījāmies, ka mēs to izdarīsim. Mēs arī to mēs strādājam, man liekas, 8 gadus ar Japānu un arī neesam viņus pieviluši. Tas ir būtiski. Kārta, ko gribēs izcelt vai pasvītrot no kolēģa teiktā? Jā, es tiešām vēlos parakstīties zem katra vārda, arī minot starptautiskās izstādes, jo bieži vien ir iespējas par to, ka obligāti jābrauc uz Japānu. Jā, tā ir. Uz Japānu ir obligāti jābrauc, bet pie Japāņiem var tikt arī Eiropā. Es strādāju arī ar vairākiem uzņēmumiem, kas nopietni apsver ienākšanu Japānas tirgu, bet mēs sākam ar maziem solīšiem, ar lielajām izstādēm, kas ir pieejamas Eiropā, jo Japāņi ļoti aktīvi piedalās tajās. Arī var teikt, ka Japāņu dalība lielajās izstādēs ir kā tāda kvalitātes dzīves atzīšana, ka tā ir tiešām laba izstāde, un ir iespējams sarunāt tikšanās uz vietas Eiropā. Un vēl tas arī liecina par to, ka Japāņi dodoties uz Eiropu būs parūpējušies par to, ka tiks nodrošināta komunikācija angļu valodā. Jo tad, kad Latvijas uzņēmēji dodas uz starptautiskajām izstādēm Japānā, mums vienmēr ir arī tulki, kas strādā uz vietas un palīdz ne tikai ar komunikāciju, bet arī palīdz aizstāt uzņēmējus brīžos, kad varbūt ir pusdienu pārtraukums vai uzņēmējs runā ar kādu potenciālu klientu, lai šis stends nekad nav tukšs. Un šis valodas aspekts arī spēlē ļoti lielu lomu. Un dodoties uz Japānu, uz Japānas starptautiskajām izstādēm, vienmēr ir jānodrošina tulki, jeb komunikācijas ar Japāņiem, jo, diemžēl, ar angļu valodu vēl Japānā nav tik labi kā pie mums Latvijā. Ja Latvijā mums angļu valoda ir kaut kas pašsaprotams, tad Japānā tas vēl īsti tā nav. Bet tas nekādā gadījumā nav šķērslis, jo izstādēs vienmēr nodrošina tulkus. Un sarakstoties e-pastiski, Japāņi izmanto dažādas tulkošanas ierīces, Google Translate un citas platformas, lai sarunātos ar saviem potenciāliem sadarbības partneriem angļu valodā. Mēs runājam daudz arī par valodu, par to, ka tā barjera arī ir jāpārvar. Tas, ko mēs citās eksporta sarunās vēl neesam tik ļoti izcēluši, ir zīmola un tā stāsta pielāgošana Japānas tirgu. Mēs dzirdējām, ka Rāmkānu gadījumā jūs eksportējat produktu, un tad jūsu distributors pielāgo to, kā pasniedz joprojām izceļot Latviju, vai ne? Jā, tieši šogad mēs sākām, mēs mazliet esam tirgojuši arī zem Rāmkalna preču zīmes. Mums ir viens klients šim distributoram, kas izplata mūsu produktu zem Rāmkalna preču zīmes. Bet šogad mēs palaidām vienu lielāku viņu klientu arī ar savu preču zīmi. Un tad tas izstījās tā, ka mēs principā kopā uztaisījām dizainu. Viņi atsūtīja ideju, mēs viņu mazliet uzlabojām, tad viņi vēl palūdza, lai mēs tur šo to pieregulējam. Tas, ko Arti minēja, ka lai tās estētiskās prasības sakristu, plus elementārs mārketings un kaut kāda viņa tirgzinība, kas tieši tajā konkrētā produktā ir svarīgs. Tā kā, bet es gribu visus iedrošināt, tas nav nekas sarežģīts vai kaut kas tāds tur neiespējams. Tās visas ir tādas vienkāršas, normālas, saprotams, cilvēcīgas lietas. Tā kā no tā noteikti nevajag baidīties. Jāni, vārds aretai. Gan izvērt kā ripo no mēles ar tādu Japānas pieskaņu, vai nācās kaut ko daudz pamainīt, vai jau precīzais nosaukums palīdzēja arī šajā tirgu? Grūti pateikt, vai tas nosaukums palīdzēja. Tādas precīzas nozīmes tam nav, bet šķiet, ka kaut kas ar kalniem varētu būt saistīts līdzīgs. Ja? Bet tas ir sengrieķu vārds, kas nozīmē izcilības. Ja? Tā kā aretē un daudzskaitlī aretai. Bet viņš skan arī japāniski, kas es piekrītu. Tā kā kanpai, ja? Ir japāņu vārds, kas ir priekā, ja? Kad saskandina. Lūk, mums ar partneriem ļoti paveicās tādā ziņā, ka viņi to mārketingu slogu paņēma uz sevi. Viņi izveidoja mūsu weblapu ar domēnu JP, ja, tad mums ir aretai JP. Varat apskatīties, kā tas izskatās. Viņi paši salika saturu iekšā, mūs nofilmēja, uztaisīja interviju.
Tā teikt, šis aspekts mums nebija ļoti pašiem jāpiepūlas šajā aspektā. Ko vajag pasvītrot šeit, tad jūs piesaistījāt partneri, kurš palīdzēja lokalizēt to saturu. Tas nebija tā, ka vienkārši ielikāt kādā tulkošanas programmā vai 1-pret-1 pārnesāt, vai ne? Jā, tas bija mūsu distributors, kas to darīja. Tad viņš šo visu uzņēmās uz sevi, viņi arī piedalās tagad izstādēs. Tādēļ, iegūt distributors ir ļoti, ļoti vērtīgi un nozīmīgi. Protams, tad ir jāspēj nodrošināt apjoms ražošanas un piegādes un jādod arī attiecīgs diskonts kā distributoriem uz apjomu, bet tas tad pilnībā atslogo mūs no marketinga un aktivitātēm citiem līdzīgiem izdevumiem. Kā ar Fortes? Mums sava tehnoloģija vai brands nekādā veidā nebija varbūt jāpielāgo Japānas tirgum. Drīzāk pat otrādi jāuzsver, ka tas ir no Eiropas, jo ir tāds priekšstats, ka tehnoloģiju nozarēs Japāņi ir soli vai pāris soļus pārējā pasaulē priekšā. Tad mūsu nozarē biomasas izmantošana enerģētikas nozarē mēs esam noteikti savus 10-20 gadus priekšā, un tāpēc tas Japāņiem ir drīzāk tāds brandings, ka tas ir kaut kas, kas ir no Eiropas, Ziemeļa Eiropas, un mums to pat tā kā vairāk vajag uzsvērt. Bet tā piebilda vēl par kaut kādiem mārketinga materiāliem, tam gan mēs pievēršam daudz uzmanību, viņi ļoti novērtē, un, protams, mājaslapā Japāņu valodā. Arta, šo visu klausoties, kā tu drīzāk teiktu, zīmols jāpielāgo, jānāk autentiski, vai arī trešais variants, katram sava pieeja? Es teiktu, ka dizaina pielāgošana ir būtiska panākuma atslēga. Jo tomēr, lai cik mēs ar Japāņiem tomēr nebūtu līdzīgi, mēs esam dažādi. Mums ir savā ziņā arī dažādas pasaules un estētikas uztveres. Un jāteic arī, ka lielākā daļa Latvijas preču, kas ir atrodams Japānas veikalu plauktos, ir noformētas Japāņu valodā ar pielāgotu dizainu, bet, kā jūs iepriekš minēju, neiztrūkst arī gadījumi, ka šis dizains ir palicis tāds, kāds viņš ir bijis sākotnēji Japāņiem atzīstot. Tas ir viņu estētikas izpratnē ļoti, ļoti skaists, saistošs un Japāņiem saprotams. Tāpēc, mums, kā saka, ir arī šī estētikas izpratne ar Japāņiem ļoti, ļoti līdzīga. Kā par to liecina arī izcilais maskots, kas arī mums šeit ir fonā, kas reizē parāda to latvisko garu, bet ir saviļņojis arī neskaitāms Japāņu fanus, kas pat, cik saprot, jau atdarina pilnīgi šo maskotu. Līdz ar to tur ir sava šķipsniņa taisnības tie visā par dizainu un to, ka mēs spējam uzrunāt. Sarunas sākumā mēs pieskārāmies tam ilgtermiņa aspektam, un varbūt, ka kāds uzņēmējs tagad dzird, jāiesaistās ilgtermiņā, jāieguldās, jādara šis, jādara tas. Izklausās pēc diezgan liela ieguldījuma. Kā jūs, kolēģi, teiktu, kurā brīdī tas ieguldījums jums jau sāka atmaksāties? Ja ne tiešā finansiālajā ieguldījumā, tad varbūt viss tas process un tā domāšana un pielāgošana, ka jums jau sāka nest arī augļus varbūt citos tirgos. Ir kaut kāds tāds brīdis, kur jūs piefiksējat, tiešām tas bija tā vērts? Mums noteikti šī lielā Minhenes izstāde, kurā ļoti dārgi piedalīties, bet tur tad sabrauc distribūtori no visas pasaules, un tas viennozīmīgi ir bijis mūsu lielākais ieguldījums, un paldies arī Lijā par sniegto atbalstu šajā virzienā. Tā kā tas ir tas, ko mēs noteikti varam rekomendēt. Otra lieta, ilgtermiņa ieguldījumi veido mazi īstermiņa ieguldījumi, bet viņiem jābūt ir ļoti sistemātiskiem. Tad ir jākop šīs attiecības, ir jāsarakstās ar partneriem, un tas veido ilgtermiņa spēcīgas attiecības. Ļoti labi pateikts, kolēģi. Tā labā lieta ir, ka Japāņu pircēji un arī sadarbības partneri viņi ļoti lojāli. Un šai ziņā nav dzirdēts, ka būtu kāds
parasti tā sadarbība beidzās, ja ir kaut kādas kvalitātes problēmas, bet citādi viņi tiešām viņi to, ko norunā, visu izpildu. Mēs ilgu laiku strādājam vispār bez līguma. Tā kā šai ziņā, ja salīdzinot citām Āzijas reģionu valstīm, tad Japāna noteikti ir šai ziņā soli priekšā. Tā kā tādā aspektā nevajag baidīties kaut ko ieguldīt, piemēram, veidot speciālu dizaina līniju Japānai, jo, ja tur viss būs labi, viņi strādās gadiem, un tur, kā saka, cita lieta ir, ka viņi būs ļoti prasīgi pret kvalitāti, un tiešām tur visu laiku jātur tā latiņa ļoti augsti, jo tas gan var sabojāt sadarbību. Ja jūs sākat tur kaut kādas pieļaut kļūdas ar kvalitāti, tad tas viss var beigties. Es piekritīšu arī, ka tāpat kā jebkurā biznesā attiecības jākopja, visu laiku jāuztur kontakts un jābūt elastīgam, tas, ko Arta minēja. Bet Japāna ir viens no tiem tirgiem, kur, ja tu sāc strādāt, tad tu strādā ilgi un laimīgi, kā saka. Tā kā mūsu nozarē tās investīcijas, pirmais solis, lai mēs ietu, ir visnotaļ nepieciešami lieli resursi. Tad pats sarežģītākais ir palaist pirmo pilotu projektu Japānā, lai ir kaut kāda reference. Un Japāna ir varbūt īpatnēja ar to, tieši tas process, kādā viņi izvērtē tehnoloģijas, ir, ka skaitās tikai tas, kas ir uzstādīts un strādā Japānā. Vienalga, cik būtu stacijas uzbūvētas Eiropā un citviet pasaulē, tas viss ir jauki, bet viņi pieņems tādus būtiskākus lēmumus, lielākus līgumus noslēgs tikai tad, kad būs kāda stacija, kas funkcionē Japānā. Un, lai tiktu pie šī soļa, ir jārēķinās, ka uz pirmo projektu noteikti ir jāspēr plats solis pretīm pašiem. Mūsu gadījumā tas nozīmē, ka mēs parakstam līgumu ar klientu, veicam iekārtu saražošanu, piegādu, uzstādīšanu, testēšanu par saviem līdzekļiem un tikai pie veiksmīga testa saņemam finansējumu. Tas atmaksājās, jo pēc pirmā veiksmīgā projekta, protams, tikt pie jauniem klientiem vairs nav problēma. Vērtīgas atziņas. Mēs noslēdzošajās minūtēs vēlos vēl pieskarties tai attiecību veidošanai, jo dažkārt, ja mēs runājam par varbūt mazāk izmēru uzņēmumiem un tīpaši vietējiem, tur tās varbūt dažkārt tās tradīcijas jau ir skaidrs. Viens ir izstādēt uz attiec, tad ir kāds varbūt kopīgs pasākums, aizbrauc copē, aiziet uz kādu pirtiņu, attiecības veidojās labas un viss strādā. Tas tā starp čomiem un vietējiem varbūt strādā labi, bet šeit tomēr cita valsts, cita kultūra, kā veidot tās attiecības, tīpaši, kad distance ir varbūt šķērslis. Varbūt, kamēr kungi domā, tikmēr Arta ir ko piebilst par to attiecību veidošanu. Kā saka, ar pašu kvalitatīvu produktu, ar uzņēmumu vien nepietiks, jo Japānā ir tāds noteikums, pirmajā vietā ir draudzība, otrajā vietā biznesa un trešajā vietā ir birokrātija. Un tas nozīmē to, ka Japāņi šo uzticību balsta arī uz personīgām attiecībām, kuras ir jākopja. Tas nozīmē gan iešanu vakariņās, gan apusējas vizītes no Latvijas uz Japānu, tā no Japānas uz Latviju, dāvana apmaiņa, uzmanība savam sadarbības partnerim, piemēram, kādas vizītes laikā. Piemēram, atbraucot ciemos uz Latviju, Japānim ir ļoti iegaršojies Latvijas balzāms, tad vēlams viņu uzdāvināt nākamajā tikšanās reizē, jo viņi ļoti pievērš uzmanību tādām detaļām, kas viņiem ļoti spilgti paliks atmiņā, un jūs savu, kā saka, latiņu celsiet vēl uz augšu un vēl vairāk stabilizēsiet uzticību. Bet nemazāk, protams, svarīgs ir biznes. Protams, tikšanās arī apusēji uzņēmumu vizītes ir ļoti būtiskas. Ja jūs vedat savu Japānas potenciālo vai esošo sadarbības partneri pie sevis uz uzņēmumu, tad vienmēr ir jāpārliecinās, ka viss ir perfekti, viss ir tīrs, viss strādā ļoti labi, jo viņi brauc arī savā ziņā jūs pārbaudīt. Arī tāda pārbauda un papildus
jums iespēja nopelnīt šos uzticības punktus. Es zinu, ka varbūt tas šķiet pašsaprotami, bet es nevaru vēl vairāk akcentēt, cik lielu lomu tas spēlē Japānas biznesa vidē un veidojot attiecības ar Japānas partneriem. Un trešais punkts bija tā birokrātija. Kas ar to? Jā, birokrātija, tas ir arī ļoti svarīgs punkts, jo Japāna, es zinu, ka ļoti daudziem ir iespējas par Japānu kā tehnoloģiski ļoti attīstītu valsti, ka šeit viss ir digitalizēts, bet jāsaka, ka Japāna ir drīzāk kontrastu valsts. Ja Japānā ir roboti, tad tajā pašā laikā Japānā vēl joprojām izmanto faksu. Japāņi abrīno mūs par to, ka mēs valsts pakalpojumus vairāk nekā 90% no tiem varam izpildīt no mājām. Japānā ir fiziski jādodas uz vietējo domi ar zīmogu, īpašu zīmogu kabatā, jo paraksts arī nedara. Japānā vēl joprojām valda ļoti liela birokrātija. Pamazām šī situācija sāka uzlaboties. Tas ir arī pateicoties ekonomiskā brīvās tirdzniecības nolīgumam, kas tika parakstīts 19. gadā ar Japānu un Eiropas Savienību, kas paredz šīs barjeras pamazām ņemt nost, lai atvieglotu eksporta iespējas uzņēmējiem no Eiropas Savienības un Japāņiem Eiropā. Līdz ar to gan LIA atbalsts, gan arī vietējais partneris ir būtisks, lai palīdzētu šķērsot šos birokrātiskos slogus, jo bieži vien arī dokumenti, kas ir jāizskata arī japāņu valodā, un nevienmēr viss ir pieejams angliski, un nevienmēr viss ir pieejams digitālā formātā. Japāņiem ļoti patīk papīrs, ļoti patīk kaut kas taustāms, ko viņi var nevis noskanēt ar QR kodu vai aplūkot datorā vai telefonā, bet tieši izprintēts un, tā teikt, nepārāk SDG draudzīgs, bet tā šobrīd Japānā ir. Kolēģi, Arta tā smuki ielika kastītēs draudzību, biznesa, birokrātija. Jāni, ko gribās tev izcelt attiecību veidošanas vārdā? Es uzskatu, ka tās savstarpējās vizītes patiešām ir ārkārtīgi svarīgas. Un tas ir, to mēs dzirdam no saviem partneriem, ne tikai attiecībā uz Japānu, tas ir daļa no Āzijas kultūras. Ir jābrauc, vismaz vienreiz jāizbrauc ciemos. Jo līdz tam jūs būsiet tikai tāds pa pusē partners. Bet ir jāizbrauc, jāapciemo, kā ar teica, jāizved dāvanas. Tad sagaidāmi partneris vedīs jūs uz restorānu un izmaksās. Un tad, ja viņš brauc pie mums, tad ir jādara tas pats no mūsu puses. Jā, tā ir pilnīgi normāli ierasta praksa. Un, protams, attiecībā arī uz pašu uzņēmumu, tad Japāņiem tīrība ir vienkārši īpaši rūpniecībā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Faktiski dienu sāk, pirmā stunda ir visu uzkopt, maksimāli. Un tad staigā menedžeris pārbauda, vai nav kāds puteklīts kaut kur, iet pastās. Visur vai viss ir tīrs, un, ja nav, tad ir jānotīra vēlreiz. Un ar to jārēķinās, ka tāpat ir jābūt pie mums. Armand, ar balto cimdiņu staigājat apkārt? Jā, mums par šo ir diezgan daudz visādi kuriozi stāsti, jo viņiem pat, kam mēs sākumā nebijām gatavi, jo mēs arī reāli ierodamies objektā un piedalāmies pie montāžas. Piemēram, ir tepiķītis celtnieku konteinerī. Tu ieejot iekšā, novelc apavus, iekāp čībās un staigā tālāk pa tepiķīti. Jā. Somas neliekam zemē, ir speciāli pakaramie. Un tieši tā kā Jānis arī minēja par to tīrīšanu, tad pieņemsim objektā, ja ir betona darbi, viens strādā un viens no aizmugurs iet un slauk visus putekļus. Kas no sākuma izstās mazliet kuriozi, teikšu atklāt. Bet dienas beigās tas iedod kaut kā tādu sajūtu par to vispārējo standartu, par attieksmi pret lietām, un tas pielīp. Labā nozīmē pielīp. Mēs noteikti kļūstam par labākiem cilvēkiem, esot tur uz vietas, un mums tur nāks kolēģiem arī vairākus mēnešus pavadīt tikai tie labākie ieradumi. Vēl piebilde par
par to darba kultūru, kā minēja, ka tās vakariņas vispārējais, ja pavada daudz laika tur, jārēķinās, ka būs jāstrādā faktiski 2 maiņās bieži vien darba diena, un tad ir saviesīgā sadaļa, bet lai arī jūs būtu 12, 11 vakarā mājās, Japāņi jums jau no 6 rītā rakstīs e-pastus, un viņi arī gaidīs, ka jūs uz viņiem laicīgi atbildēsiet. Tā kā tas ir izaicinājums. Vērtīgi piebildi un labs jautājums, vai vispār kaut kur ir kāds saraksts ar visām mazajām niansēm par paklājiem un somām vispār, ja to laikam jau tikai tādā praktiskā aspektā, varbūt arī ar Artis un kolēģi palīdzību var saprast ar mani, ne? Ir mums nu pat bija tāds kuriozs gadījums, kad uzņēmums, kurš ir piesaistīts no Japānas puses no montāžas, viņš ir salīdzinoši liels uzņēmums, arī atbilstoši Japānas standartiem. Un viņiem tā latiņa ir mazliet augstāka attiecībās prasībām. Un mēs saņēmām aizrādījumu, ka mūsu darbinieki bija objektā ieradušies ar šortiem. Bet tas ir ņemot vērā to, ka ārā ir 37 grādi, saule bez neviena mākonīša, un ir tāda suta, ka liekas, kā var nevilkt šortus, bet mēs mājien sapratām, un nākošajā dienā jau bijām pēc aizrādījums, bet izpratne arī savā ziņā, un viss notiek. Viktor, pārtikas ražošanā ar tīrību jābūt ir 100%, vai ne? Tur nav jautājumu, bet ko gribās izcelt vēl pie attiecību veidošanas? Pie attiecību veidošanas es piekrītu Artai. Mēs esam, man liekas, kādas 2 kastes jau balzām uzdāvinājuši kopumā saviem Japāņu draugiem. Viņiem tiešām garšo balzāms ar upeņu sulu. Un es katru reizi vienmēr, kad mums tikšanās, neaizmirst paņemt līdzi pāris pudeles. Jā, tās ir vakariņas. Japāņiem garšo labi paēst. Un tiešām ir gan tur jāiet vakariņās, gan obligāti jāaizbrauc un jāspiež roku un jāskatās acīs. Un, protams, kad cilvēki brauc ciemos, arī jāizrāda viss viesmīlība maksimāli. Par kvalitātes prasībām, viennozīmīgi, es jau ar to sāku, īpaši mūsu nozarē, tur Japāņi mums ir, kā kolēģis teica, padarījuši par vēl labākiem cilvēkiem, jo mēs esam, piemēram, saņēmuši skropstu atpakaļ no Japāņas ar prasību iesniegt reportu, kā viņi varēja nonākt produktā. Tā kā šai ziņā viņi mūs ir ļoti labi izdresējuši, bet mēs arī esam priecīgi un ļaujamies tam, jo skaidrs, ka tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Arta, pašā noslēgumā tev noslēdzošais vārds, kā Latvijas pārstāvniecība Japānā var nākt tālāk šādos praktiskos un varbūt lielākos aspektos, ko uzņēmēji var no jums sagaidīt, lai ir skaidri nākamie soļi, ja Japāna ir uzrunājusi kā tirgu. Arta, lūdzu. Sākumā es vēlētos pateikt, ka no Japānas tirgus nav jābaidās. Es zinu, ka visi šie noteikumi un iznūras nianses izklausās sarežģītas un sīkumainas, bet jāteic, ka Japāņi pieturās pie viena standarta visās dzīves jomās, gan ikdienā, gan biznesā, gan tiešām ļoti dažādos aspektos. Tā ir kolektīva sabiedrība. Visi Japānas sabiedrībā zina šo te nerakstīto instrukciju, bet visiem Japānā viņi ir tā teikt galvā. Tāpēc varbūt sākumā pirmajās reizēs braucot uz Japānu, tā var tiešām ar ļoti daudz ko pārsteigt, bet jau braucot 3. reizē, jūs ieraudzīsiet no čībiņas, saprotot, man šīs čības ir jāpārvalk, vai arī zināsiet, ka ar Japānā bez vizītkartēm nav ko darīt, jo, ja jūs neesat paņēmuši līdzi Japānā vizītkartes, jūs tiešām būsiet kā bez rokām, jo tā ir viena no, tā ir viņu, kā jūs minēju, Japāņi dara visu pēc viena standarta, un tas ir pirmais solis iepazīstoties ar potenciālo sadarbības partneri. Ja jums nav šīs vizītkartes, tas neko labu par jums neliecina. Un ja vēl šīs vizītkartes nav noformētas no vienas puses arī Japāņu valodā, nozīmē, ka jūs neesat paspēruši soli pretī savam potenciālajiem sadarbības partneriem, kur jūs varējāt. Bet vienkārši to neizdarījāt. Varbūt nezinot pietiekami Japānas tirgu. Tās visas ir nianses, kuras Japāņi pamana. Bet runājot par LIA pārstāvniecību Japānā, es esmu kā tilts starp Latvijas uzņēmumiem un Japānas tirgu. Es varu palīdzēt ar potenciālo sadarbības partneru atlasi, ar kontaktu nodrošināšanu, kā arī mēs aktīvi, jo īpaši šogad organizējam tirdzniecības misijas,
nodrošinām dalību dažādu nozaru starptautiskajās izstādēs. Šogad mums ir rekordliels skaitlis. Būs vairāk nekā 10 starptautiskās izstādes, dažādās nozarēs, un tas ir arī lielisks veids, kā saprast, kuras ir tās nozares, uz kurām mums vajadzētu nākotnē vairāk koncentrēties, jo es arī aktīvi skatos, kuru nozaru uzņēmumi izrāda vislielāko interesi. Mums tiešām ir prieks redzēt, ka arvien vairāk Latvijas uzņēmumu veiksmīgi atrod sadarbības partnerus, un es redzu, ka šī sinerģija tiešām fantastiska. Mums mentalitātes arī, var teikt, savā ziņā ir ļoti līdzīgas, un sastrādāties tiešām ir viegli. Galvenais ir jāizdara mājasdarbs, pirms došanās uz Japānu, pirms lekšanas iekšā Japānā. Noteikti arī, ja ir interese par Japānas tirgu un vēlaties vairāk uzzināt, esmu atvērta konsultācijām, jo arī jāsaka, ka ne visiem un uzreiz ir jālic iekšā Japānā. Lai ienāktu Japānas tirgu, ir jābūt sagatavotiem, ir jābūt veiksmes stāstiem, ko nolikt uz paplātes Japāņiem, jo tā ir arī daļa no šīs uzticības. Jūs parādat piemērus Eiropā, labākajā gadījumā arī ar kādu Āzijas valsti, kas atrodas netālu no Japānas. Tas viss būvē šo uzticību. Varu palīdzēt ar atbalstu komunikācijā, kultūras izpratnē, biznesa kultūras izpratnē, loģistikas jautājumos, un tādā garā esmu arī sagatavojusi, ņemot vērā to, ka šogad mums ir ļoti daudz biznesa delegācijas, kas dodas uz Japānu. Man ir arī pieejams uzņēmēju ceļvedis Japānā, sākot ar lietām, kas ir jāizdara praktiskās lietas pirms došanās uz Japānu, mājasdarbi, kas jāizdara attiecībā par Japānas biznesa kultūru, beidzot ar ieceļošanu, ar uzvedību uz vietas Japānā, ko drīkst, ko nedrīkst darīt tikšanās laikā. Viss ir pēc viena standarta, ja jūs būsiet izdarījuši savu mājasdarbu un iepazinušies un aktīvi strādāsiet, spēlēsiet pēc Japāņu noteikumiem, labi rakstīsiet un laicīgi ēpastus, sūtīsiet kvalitīvus paraugus, būsiet tirzniecības izstādēs vienmēr pie stenda, nevis sēdēsiet maliņā. Tas arī, starp citu, ir ļoti būtisks punkts, ko es vienmēr arī tā pamanu izstādēs. Tiešām jūs vienmēr esot Japānā, pārdodat sevi un būvējat uzticību. Es nevaru vēl vairāk uzsvērt šo te vārdu, jo tas tiešām ir tas, uz kā balstās veiksmīga sadarbība ar Japāņiem. Un noteikti jāsaka lielu paldies arī LIA kolēģiem, kas izdara tik nozīmīgu darbu un ir pat instrukcijas un ir pat iestaigātas taciņas. Un paldies arī Artai un pārējiem kolēģiem, kas šo darbu dara, lai uzņēmējiem ir vieglāk iestartēt tirgu. Un paldies arī uzņēmējiem, kas bija šodien kopā ar mums un dalījās atklāti savā pieredzē, lai iespējams kādam nākamajam kolēģim tas ceļš ir vēl veiksmīgāks un mēs varam lepoties un pēc tam arī saskatītos reālos ieguvumus no tās ilgtermiņa ieguldījuma un tām labajām attiecībām, kas ir izveidotas. Tā kā es ceru, ka tev, skatītāji, ir pilns blociņš ar piezīmēm par to, kā labāk startēt Japānas tirgu, un ja ar šo sarunu vēl nepietika, noteikti noskaties vēl pārējās 2 eksporta sarunas, kur esam izrunājuši sīki un smalki par to, kā labāk iestartēt Japānas tirgu. Lai izdodās! Paldies, ka bija kopā ar mums! Thank you.